Paldies, un Kārli pastāsti, kādi jaunumi šogad ir īpaši Gorā, ko mēs gribam izcelt? Centīsimies strādāt ar jaunu tracking sistēmu, SAP Sailing Analytics, kas ir ļoti high-end. Principā Olimpiskās spēlēs Amerikas kausā, un mēs viņu apgūstam. Kā angliski saka, what could possibly go wrong? Būs gari vakari un agri rīti, bet domāju, ka izdosies. Kādas priekšrocības ir mūsu burātājiem ar šādu sistēmu? Kādas ir izmaiņas, kas ir tas galvenais, kas ir jāņem vērā, ar ko Gora šādā veidā attīstās? Būs precīzāki tie izsekošanas rezultāti tuvāk pie oficiāliem rezultātiem. Gala mērķis ir jau, kad mēs varēsim redzēt regatas laikā gan noieto laiku, gan aprēķināto laiku, un tādā veidā veidojas saucamais leaderboards jau tiešsaistē, un var redzēt, kura jahta tagad ir līderos un kurš tur piedzen, un tas līdz šim nav bijis iespējams, tas ir tikai pēc oficiāliem rezultātiem tad redzams. Vai saprotu pareizi, ka šāda analīze arī dod priekšrocības pašiem burātājiem veiktspēju analizēt precīzāk, detalizētāk, kārtīgāk, jo vairāk droši vien datu, jo precīzāk viņi var arī savu sportisko sniegumu novērtēt? Viennozīmīgi, jo visas regatas paliek sistēmā atmiņā, tur burātāji var atgriezties, pastīties, kādi bija laika apstākļi un tā tālāk, jo šī sistēmā arī tā, ka tiešsaistē tiek vēja dati, ātrums, virziens piereģistrēts, kas nebija iepriekšējā izsekošanas sistēmā. Tā kā, solis ir liels, bet tur ir ļoti daudz tās nianses un tehniskās iespējas, kuras, kā es teicu, mēs apgūstam. Tā kā bišķi ir nerezultāti. Gribās teikt, lai tie vakari ir īsāki, gribās teikt, lai tās tehniskās risinājuma meklēšanas stundas ir mazāk, lai mums veiksme un forša Gora.